Labdien! Šodien mēs atkal esam kopā ar jums. Grigorijs Levickis ir šujmašīnu meistars un UAB Sivimo stīlas pārstāvis. Šodien es jums pastāstīšu, kā ievērt diegus overlockā Jaguar. Nav svarīgi, kāds tas ir, vai tas ir 055D vai 8. 087. Kā tagad? DVV? Vai arī tas ir Jaguar 489? Patiesībā būtiskas atšķirības nav, tikai nedaudz citādi izskatās attēla regulātori. Nu ko, sākam vērt diegu. Tūlīt uzstādīšu kameru, lai jūs visu redzētu. Tā, kas mums ir jāizbera? Nu, vispirms jāievieto diegi, redz 4 diegi, virs tiem ir izvilkts statīvs ar āķīšiem, jā, un katru diegu mēs aizšķiram aiz āķīša. Sākam no otrā diega no labās puses, Ar šo diegu sākam. Nu, lūk, aizšķiram aiz āķīša augšā. Te ir aizšķirts, tas nomīmē. Tagad šeit ir tāda kompensācijas atspere. Katram regulātoram vajag tur uzmaut. Tagad starp plāksnītēm skatieties, tieši šī mašīna atbrīvo diegus, kad ceļat pēdiņu uz augšu. Kad pēdiņu paceļat, pārvietojat uz augšu, tad diegs ir brīvs. Tas, protams, ir labāk vērt tad, kad pēdiņa ir pacelta. Tad ir vieglāk iekļost. Atceraties iepriekšējos video, kur dažreiz diegs netrāpa starp šiem plāksnītēm, tad, kad pēdiņa ir pacelt uz augšu. Tas vienkārši vieglāk iet. Jā, šeit ir āķīgs. Tālāk, reku, šis āķīts bija. Tagad atveram. Nu, vispār šeit ir schēma, protams, un pietiekami skaidra. Šīs sērijas mašīnām ir ļoti ērti ievērt diegu, jo var atvērt priekšpusi. Nospiežot šo sviru, jūs atverat visu to, kur priekšējo daļu ar nazi, un jūs pilnībā redzat, kur tos cilpatājus, kur nevienai citai mašīnai nav tik ērta diegu ievēršana, kā tieši Jaguar. Tad tagad aizāķējam, rekur āķīts, pēc tam rekur šeit zils. Varam uzreiz aizāķēt, rekur aiz tās stieples. Reku šeit ir pie cilpotāja netālu stieple un nezinu kā te no augšas laikam un vienkārši tūlīt atāķējuši aizāķējās. Gan varbūt arī tā laikam. Nezinu, nu labi, rekur šito, rekur stiepli, un šeit no augšas vienkārši uzliksiet, kur zils punkts, reku šitas. Reku tā viņa arī strādās, tas āķīts pados. Un tagad tieši cilpotājā. Tā ir pēdējā detaļa, kur mēs veram diegu. Tas ir cilpotājs. Reku šeit ir aussum vienu reizi cilpotājā. Tam otram cilpotājam tur būs āķīts un cilpotājs, bet šeit tikai viena acija. Nu tad šis diegs ir ievērts. Tagad otro diegu, kuru mums jāver, tas ir labs. Labais diegs. Kur tad ir tas gals? Atradu galu. Aizāķējam atkal aiz āķa, aiz kompensācijas atspēres. Tagad starp plāksnītēm, ievietojam starp plāksnītēm. Ejam tālāk. Āķīts ir šeit. Ir uzzīmēts hiena. Lūk, tagad mēs veram violetoči. Jā, tagad lūk tas āķis, šis ir cilpotājs. Tātad, cilpotājam ir lūk tāds āķītis šajā vietā. Tas nav caurumiņš, tas ir āķītis. Vienkārši aizāķējiet aiz āķīša. Un tagad atrodiet tādu pozīciju, lai jums būtu ērti paņemt to diegu lūk šeit, cilpotāja aso daļu pēdējo caurumiņu. Lūk, šeit. Lūk tā. Šeit visu to var izdarīt arī bez pincetes. Vienkārši, kad kamera stāv priekšā, bet tu labo ar izstieptām rokām, tas nav īpaši ērti. Tā lūk. Nu tad tagad viss. Tos diegus tā arī atstājiet. Nelauziet galu pa tiem diegiem, nekur tos nevajag izvilkt. Lūk, šeit tāds gabaliņus, varbūt šis ir nedaudz par garu. Kas zina, varat nedaudz nogriezt. Cik te? Paņem šķērs. Lūk, man ir ķīniešu šķērs. Saņēmām no Ķīnas dāvanā lūk šādas superīgas. Šeit nogriezt, jā. Pietiek. Varēja būt garāks bels.
Labi, aizveram šeit. Ādats un diegs ir vienkāršāk. Šeit tie vienkārši iet kopā. Lūk, viens. Tās būs tās, kas ir šeit, labās adatas. Kompensācijas atspere, regulators, āķītis šeit, tālāk. Jā, un no augšas. Pēc tam tas pievilcējs pats iekritīs. Lūk, tas iekrita un sāk padot to diegu. Viss kārtībā. Tagad āķis pie ādatas un tieši ādatā. Adatu liekam ar iegriezto sānu prom no sevis, bet šeit citādāk droši vien arī neieliks. Lūk, padomā, viens diegs. Tagad. Ja 3 diegi, tad arī piepiek. Ja šo ir 3, tad pietiek ar šiem 3. Ja ar 3 plati, tad šis un šie 2. To tagad nevajag. Bet ja ir 4 diegi, kā tagad, tad visas 4. Tagad nākamā adate. Ir kreisais. Šeit. Ejam tālāk, skatieties, šeit vienkārši aizāķēt un augšu noguldāt viss. Vairāk nekas nav jāizstrāds. Tas pievilcējs atkal pats visu izdara, neko nevajag. Jā, un tagad atkal taisni no sevis uz adatu. Viss, diegi ir ievārpu. Tagad sākam šot. Vispār, sāksim ar norma. Skatieties, visi regulātori stāv uz normas. Ja jūsu diegi ir slikt, noteikti būs kaut kā citādāk. Varbūt tā, varbūt šī tā, nezinu. To jau grūti pateikt. Ja šoiet kvalitatīvi, mēs sākam spēlēties no normas. Varbūt nedaudz vajadzēs pagriezt, bet nedomāju, ka ļoti daudz. Tad ko? Paņemam audumu. Tūlītis audumu. Tā, paņem audumu un ko tālāk? Tālāk jāušri. Jāizliec pedāls. Redzat, šodien viss pēc noteikumiem. Mašīna bija atslēgta no elektrības. Protams, nejauši atslēga, bet tā, ieslēdzam elektrību, deg lampiņa. Jaunajam modelim ir LED lampiņa. Šeit vēl ir tāda kvēlspuldze. Var arī LED ieskrūvēt, bet jaunajos modeļos tas ir tikai LED. Ko? Pabāžam pēdiņu, nolaižam, pabāžam audumu, nolaižam pēdiņu un vienkārši sākam šūt. Nepievērsiet uzmanību, kur tie diegi. Uz gabaliņu sākat šūt, un pēc tam būs skaidrs, pēc tam viss noskaidrosies. Dūrienu blīvums ir jāpalielina. Mūsu mašīna šūj ļoti blīvi. Tā ir norma, piemērs. Kur tad ir tā norma? Šim nav pasvītrots. Norma ir 3. Tagad diferenciāls ir 1. Vieninieks es eit. Reku tā mora. Šeit ir tā svītiņa. Šeit ir. Tātad 3 un šojam. Un skatāmies, kā izskatās mūsu vīle. Kādu regulātoru noteikti vajadzēs pagriezt. Mums pīnas, šī pīnīte tagad, redzat apakšā? Tā jābūt gar audumu mala, bet pīnas tā šeit. Tātad, kas mums ir jāizdara? Vai nu pelēko, jo mums visi diegi balti. Viens pelēks, šīs pelēkais. Vai nu pelēko samazināt, vai balto, vai šo pelēko, šo malu samazināt, vai šo nospriegot. Es izdarīšu gan to. Es šo nedaudz samazināšu, bet šo nedaudz palielināšu un paskatīšos, kā tagad izskatīsies mūsu pelēkais. Vēl samazinu šo. Pelēko samazinu vēl. Ilgs pelēks. Šo nedaudz palielināju. Šobrīd lūk šādi. Iet precīzi gar materiāla malu. Pārbaudīšu, vai viss te ir kārtībā. Jā, viss ir kārtībā. Šī mašīna ir lietota jau pāris gadus, tā kā. Tagad platums. Kas zina, varbūt nedaudz samazināsim platumu, jo izskatās, ka mazliet iet pāri. Tātad lūk platums, tā kā mums tagad ir maksimums, te ir nažu griešana. Atkarīgs no tā, cik daudz tas nāzes griež. Tik vai tik. Tā lūk, tagad te praktiski bija maksimums. Es samazināšu līdz 6. Kaut kā tā arī sanāk 6,5. Pārbaudām.
Re, tā ir brīva. Jā, ļoti labi. Re, super. Labāk nevar būt. Tagad šo ideāli labi. Mašīnas ir labas, nekādu kaprīžu nav. Lūk, kas man patīk tieši šajā tehnikā, ka tu vari vienkārši pieregulēt mašīnu un tā uzreiz šuj. Nekādu brīnumu nav. Pieregulē un strāvā. Šeit mums ir 6 slāņi, 10 slāņi. Acis griež ļoti labi, nekādu problēmu nav. Man vajag nedaudz uzmanīgāk piestrādāt, kā saka. Re, 10 slāņi, nekādu izlaidumu, pieregulē un tiešām šuj. Tā lūk, nu ko? Ko tad tālāk? Vispār tas arī viss. Kā tā kamera pagriezt? Re. Tātad, mūsu dārgie klienti un topošie klienti, šodien es jums paskaidroju, kā novērtēt un kā pat pieregulēt diegu spriegojumu, novērtēt diegus un pieregulēt diegu spriegojumu overlockam Jaguar. Nav svarīgi kāds modelis. 055 087 489. Nu ko, veiksmi jums un gaidu mūsu veikalā!